Tas jautāja, kurus? Viņš atbildēja, nerogalini, nepārkāp laulību, nezodz, nedod nepatiesu liecību, godā savu tēvu un māti un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Jaunietis viņam sacīja, to visu es esmu pildījis, kā man nepietrūkst. Jēzus tam sacīja, ja tu gribi būt pildījis, pārdod visu, kas tev pieder, un izdāvā nabagiem. Tad tev būs māca debesīs, un māca seko man. Paldies! Nu, ko mēs redzam šajā sarunā? Kas šeit atklājās? Gan par šiem Dieva likumiem, gan par šo attieksmi, šo jaunekli un Jēzu. Vai esam ar to domājuši? Varbūt kāds grib padalīties. Kas šajā stāstā ir tāds interesants, jābūt? Kad es lasīju liecības, tad man bija brīnums, ka tur bija tāda doma, ka desmitais tieši gribēja jaunietim cilvēki tāda situācija, ka viņiem varētu, jo par to viņš ir plaši, ka viņš iedodas. Un tad ir rakstīt tālāk, ka ne jau vienkārši tieši tā jāsaka. Jā, paldies. Te atklājās tādas interesantas lietas. It kā jauneklis ir pildījis šo Dieva likumus, bet negrib sekot Jēzu. Kā tas ir iespējams? Un vai tas ir iespējams? Un arī Jēzus jauneklim šo jautājumu. Viņš jau zināja, ka jauneklis pild šos likumus. Kāpēc tas bija tas papildus aicinājums atstāt visu un sekot Jēzu? Vai mēs varam pildīt Dieva likumus un nesakot Jēzu? Vai arī tad neskaitās, ka Dieva likumi tiek pildīti, ja mēs sasakām, ja, nu, vai kāds ir par to domājuši? Jā, lūdzu. Parādās Jānis nemīlēja Jēzu vairāk. Viņš likums gan pildīja, bet tā mīlestība nebija pietiekama. Viņš vispār vairāk mīlēja. Jā. Un kā uz kādiem likumiem tad jauneklis atsaucās un vai šie likumi negāja, kā viņš tos pilda, negāja pretrunā to sekošanu Jēzu? Jo viņš jau teica, ka tev nebūs zakt, vai ne, tev nebūs laulības, tev nebūs, kā saka, nokauts. Pēc būtības šie likumi